Īkšķis, tīkšķis, īkšķis, tīkšķis, īkšķis, tīkšķis, īkšķojies. Nospiež katru podziņu, augšu plēju pritina, atver jaunu lodziņu. Īkšķis, tīkšķis, īkšķojies. Sveicināts, šis ir raidījums Īkšķi, tīkšķi. Es joprojām esmu Maliks, un šodien mēs parunāsim par to, kas ir vēlēšanās, kas ir vēlmes, kas ir vajadzības, un vai mums vispār kaut ko vajag, vai varbūt mums ir lietas, ko mums nemaz nevajag. Šodien mana viešņa, raidījuma viesis, ir lieliskā Katrīna. Čau, Katrīna. Čau. Pieci. Katrīnai ir 6 gadi. Viņa gribētu kļūt par jātnieci un bagātnieci. Katrīna iet sporta dejās, un viņai patīk braukt uz sacensībām, jo tad ir jāpucējas un dod kausus. Ja Katrīnai būtu daudz naudas, viņa nopirktu planšeti. Tu zini, kas ir vēlēšanās? Jā, to, ko ļoti grib. Un tev ir kaut kādas īpašas tādas vēlēšanās, vēlmes, ko tu gribētu, lai tās dzīvē piepildās? Planšeti. Ko tu darītu planšetē? Spēlēt spēlītes. Man parasti tētis nedod planšeti. Kādreiz, kad bija mazāka, viņš man slēdz tur multenes. Skatījos. Un tad tu sāki spēlēt spēlītes, kad kļuvi Nē, pieaugusi. viņam nav spēlītes. Vai spēlītes ir veselīgas bērniem? Nu, nē. Nē, bet baigi patīk, ne? Jā. Bet kā tu domā, kas ir vajadzības? Ūdens, ēdiens un ģimene. Kā domāt, varētu iztikt bez ūdens? Nē. Nē? Uzreiz, ka, ja nebūtu ūdens, uzreiz nomirtu. Vai tu lieto internetu, Katrīna? Vai tu ej Jā. internetā, ja? YouTube'ā? Nu, es eju. Tur rādās visu laiku reklāmas. Un ir tāda sajūta, ka tas YouTube tevi pazīst. Iedomājies, kā tas būtu, ka internets zina labāk, ko tu gribi, nekā tu pati to zini. Es tad vispār viņu neizmantotu. Sveši cilvēki zina citus, viņi var kaut ko izdarīt un tā kā samalot. Tava mamma vai tētis iepērkās internetā? Jā. Viņi pērk internetā to, ko viņiem vajag, vai to, ko viņiem gribas? Nu, to, ko vajag, un dažreiz arī to, ko viņam gribas. Es tev piedāvāju noskaidrot pie mūsu eksperta Īkšķa tīkšķa, kas tās vajadzības tādas ir. Skatāmies. Senajā Ēģiptē valdniekiem, jeb faraoniem, radās vajadzība. Vieta, kur pēc valdnieka nāves viņa gars kopā ar viņa mūmiju gaidīs, kad valdnieks kļūs par dievu. Sākumā šim nolūkam derēja parasts kapenis, taču kādu dienu viņi izdomāja, ka pareizāk būtu būvēt tadā! Milzonīgas akmens piramīdas. Katru piramīdu ilgi būvēja 1000 cilvēku. Vēl izrādījās, ka faraona garam ir diezgan nopietnas vajadzības, piemēram, dimanti, zelts un citas dārgas lietas. Beigu beigās Ēģiptei vienkārši aptrūkās naudas, lai apmaksātu jaunas piramīdas. Mūsdienās piramīdas pievelk Ēģiptei turistus. Varbūt faraoniem tomēr bija taisnība, un piramīdas bija vajadzība, nevis vēlme. Nu, skaidrs, Katrīna. Faraonam vajag piramīdu, bet kā tu domā, kas ir vajadzīgs, lai izdzīvotu mežā? Ēdiens, Nosauc vēl 2 lietas. ūdens, Ūdens un puces. pūces. Jā. Nu jā, pūces var noderēt, viņas ķer peles un ļoti labi dzird. Es tev piedāvāju doties eksperimentā un pārbaudīt, vai pūces tev palīdzēs izdzīvot brīvā dabā. Aiziet? Šodien mēs gatavojamies iet pārgājienā, vai ne? Jā. Jā. Tā, nu, Katrīna, tev bija uzdevums šodien sapakot līdzi somu vienas dienas pārgājienam. Parādīs man, kas tev tur ir iekšā? Tā, kas mums tas ir pastāstāt? Pusdienu kārbiņa, jā? Ūdens pudeļi ļoti labi malacis. Un puce. Puces var ēst tā kā kaitīgos tos kukaiņus, kur var
Dabai tā kā traucēt un tā. Pat arī labāk jūties, ka pūcīt līdzi, vai ne? Tu jau esi ieradusies ar gatavu somu, bet man soma vēl ir tukša. Tavuprāt, kur ir tie priekšmeti, kuri obligāti mums ir jāņem līdzi mūsu vienas dienas pārgājienam? Ūdens, obligāti ūdens. Bez ūdens nekur vispār iet nedrīkst. Jā, zini kā, un ja mēs ņemam dzirksteļotāju, tad paņemam līdzi arī sērkociņus un šķiltos. Viņi daudz vietu neaizņem, viņi nav smagi. Ja lietus sākās, ko tad mums vajag? Man tēkraklā būs augsts un slapi. Jā, lietus jaku. Bez jakas mēs nekur. Labi, kas vēl? Ņemsim kompasu. Kompasu, ja nomaldamies, un tad tu viņu lietas šādi te. Izdomā savu plaukstu, un tu viņu lietas plakani šādi te. Un redz, tagad sarkanais, viņš tev rāda, uz kuru pusi ir ziemeļi vienmēr. Nāzis, ļoti labi, Katrīna. Tas bija tas, uz ko es cerēju, ka tu pateiksi. Jā, aptieciņa. Bez aptieciņas arī mēs nekur dzīvē nedodamies. Un, es gribētu vēl vienu lietu no šīm visām paņemt. Tā. Es līdzi noteikti gribētu paņemt tualetes papīra rulli. Tas vienmēr var dzīvē noderēt. Jā. Vai ne? Noslaucīt rokas laukumtualetes papīrā. Jā, noslaucīt rokas, kaut ko citu. Tieši tā, tualetes papīrs vienmēr noderīga lieta. Tā, Katrīna, soma man arī tagad ir sapakot. Laižam pārgājienā? Laižam. Laižam. Katrīna, tu esi atpakaļ no eksperimenta, bet pats grūtākais vēl ir tikai priekšā. Mēs tagad iesim spēlēt Viktorīnu, Piktorīnu. Katrīna ir gatava spēlēt Viktorīnu, Piktorīnu. Spēli, kurā viņai tiks uzdoti 4 ļoti sarežģīti jautājumi, uz kuriem, ja viņa atbildēs pareizi, man uz galvas kaut kas uzkritīs, bet ja Katrīna atbildēs nepareizi, uz galvas uzkritīs kaut kas tev. Esi gatava? Jā. Aiziet pirmais jautājums. Bez kurām no šīm lietām nevar iztikt cilvēka organisms? Bez uguns, bez ūdens vai zilais trīsstūrītis, bez dārzeņiem? Ūdens. Katrīna, dārzeņi ir ļoti veselīgi. Katrīna nevar iztikt bez ūdens, es nevaru iztikt bez makaroniem uz galvas. 1-0 Katrīnas labā. Esi gatava otrajam jautājumam? Jā. Kas ir komunālie maksājumi? Nauda, ko tu maksā par ūdeni, elektrību un apkuri. Komunālie maksājumi ir maksājumi, ko tu veic par koncertu biļetēm. Vai zilais trīsstūrīšu variants? Komunālie maksājumi ir maksājumi, ko tu ziedo maziem kaķīšiem. Padomā par mazajiem kaķīšiem, Katrīna. Lūdzu, pamato savu atbildi. Dzeltenais. Brīnišķīgs pamatojums. 2-0 Katrīnas labā. Man vēl ir 2 iespējas. Trešais jautājums Viktorīnā, Piktorīnā. Kad tev ir patiešām ļoti nepieciešams internets? Internets ļoti nepieciešams, kad tev ir mobilais tālrunis. Internets patiešām ļoti nepieciešams, ja tu strādā e-veikalā. Vai arī internets nepieciešams, ja tev ir elektriskais skrejritenis. Nu, tad riskēsim. Nē. Nē? Haha! Netīro zeķu kalns uzgāžas uz Katrīnas galvas, rezultāts ir 2-1. Ja tu brauc ar elektrisko skrejriteni, Katrīna, tad tev nav nepieciešams internets, tev ir nepieciešama elektrība un ķivere, lai neuzkrīt uz galvas zeķes. Pēdējais jautājums. Kas ir atvaļinājums? Atvaļinājums ir laiks, kad jāatpūšas. Atvaļinājums ir laiks, kad jāmazgā beļa. Vai zilā trīsstūrīša variants ir nauda, ko saņem opīši un omītis. Neskriesim zirgiem pa priekšu. Mums vecāki atvaļinājumā atpūšas. Ak tā. Katrīna uzvar šo spēli ar rezultātu 3-1. Un, protams, ka atvaļinājums ir laiks, kad ir jāatpūšas. Pēc šīs spēles man liekas, ka man arī būs mazliet jāpaņem atvaļinājums. Katrīna, milzīgs paldies tev par piedalīšanos un arī uzvaru tev dāvana.
vesela čupa labumu no Svetbank un jauns telefons no Tele2 skolas gaitas uzsākot, lūdzu. Paldies! Bet vecākiem noderīgs saites mūsu sociālo tīklu profilos, lai jūsu īkšķi vienmēr ir tīkšķi. No kādiem pirkumiem tu atteiktos, lai pietiktu naudas kaut kam ļoti kārotam? Es atteiktos no daudz saldumiem un nopirktu Bārbies lēli. Un tad es neietu uz veikalu un nepirktu tik daudz snakus. Es atteiktos no saldumiem un visādiem sīkumiņiem. Čipšu pakas, rotaļlietām, kuras dārgi maksā. Končām, saldumiem un vēl kaut kādām citām mantām, ko es gribu. Es nepirktu lietas, kas man nav vajadzīgas. Es atteiktos no viena dārga Lego, ko es ļoti sākumā gribēju, bet